Spītējot augstajam vējam, 18. aprīlī LLU Saime vienojās kopīgajā talkā, uzkopjot gan ēku apkārtni, gan iekštelpas. Šogad šī talka iznāk pa godu 70 gadu Lauksaimniecības universitātē, bet vispār jau visā Latvijā viņa ļoti lielos apmēros organizēta. Mums universitāte arī vislielākie darbi notiek šodien Dobeles ielā Kokapstrādes katedrā, kur ļoti daudz strādā gan studenti, gan mācību spēki, un tur atjauno tādu plašu zālāju, kā tepat pie pils labu lielu laukumu mēs atjaunojam, jo te uzstādītas apgaismošana pilī, un tagad to visu apkārtni sakopjam. Notiek talkošana arī dienesta viesnīcās un veterinārā medicīnas fakultātē talka, sporta namā katru gadu ļoti atsaucīgi tur ir darbinieki un studenti tur talka. Vispār universitātē talka notiek plaši. Tā kā es strādāju šajā te universitātē skaistajā un nākot vienmēr katru rītu uz darbu, priecājos par šeit skaisto pilsparku un domāju arī, ka man jāpieliek roku un arī kaut kas šeit ir jāsakopj. Un ja ir šāda izdevība, taisna organizēta, tad arī es domāju, tas ir mans tāds, nevis, kā saka, tāds tā kā piespiedu, bet paša prieka pēc, kā saka, svaigā dabā, saule spīd, ko vēl vairāk vajag. Man patiks tikai dziedāt, un lai saule spīd, un lai būs smuki jālā. Talku ideja kā tāda ir ļoti vērtīga, jo principā tiek sakopta teritorija, kurā mēs paši ikdienā uzturamies. Šajā gadījumā LLU objekti, bet arī Latvija līdz ar to paliek tīrāka. Protams, tas ir tusiņš, visi sanāk kopā, sapazīstās, tie, kas nav pazīstami, un tie, kas ir pazīstami, satuvinās un tā tālāk. Jebkurā gadījumā talkas ir ļoti vērtīgi, un es noteikti piedalīšos arī turpmāk.